Es sākšu ar jums, ar šī pasākuma namamāti Bražas kundzi. Un es dzirdēju, ka jūs nesen esat nedēļas nogalēs arī izdzīvot militāro apmācību, armiju apmācību. Pirmkārt, paldies, ka jūs rādāt piemēru šajā ziņā. Es tā, un, no, ka jums izrāda šādu personisku interesi par valsts aizsardzību. Un tā arī ir zīme, ka Latvija, tāpat kā citas Baltijas un Ziemeļvalstis, ļoti nopietni izturas pret savu ieguldījumu Eiroatlantiskajā drošībā, un šķiet, ka tā kā pieaug šī apetīte pēc lielākas sadarbības šajā Ziemeļu un Baltijas un Atvanu valstu formātā. Manuprāt, jūs arī tikko atbraucāt no Moldāvijas, no kopēju šo valstu pārstāvju vizītes. Ko jūs domājat par šo formātu un tā potenciālo ieguldījumu? Ko šīs 8 valstis atsevišķi ļoti mazas, bet kopā lielākas, ko var panākt un sasniegt Eiropas Savienībā un NATO arī atbalstot Ukrainu? Nu, liels paldies, un man priecājos redzēt jūs visus. Ar Gabrielu mēs esam pavadījuši 4 no 4 pēdējām dienām kopā, 4 dažādās valstīs. Mēs bijām Luksemburgā pirmdien, Eiropas Savienības ārlietu ministru sanāksme, tad Moldovā otrdien, Ukrainā vakar un Rīgā šodien. Un mums vajadzētu būt Lietuvā rīt, bet es tomēr palikšu Rīgā, jo es tiešām gribētu satikt tik daudz no jums, tā kā es nepievienošos viņam Baltijas asamblējā. Bet, nu, tas ir tas stāsts par to, kā mēs mūsdienās strādājām, un arī tā Ziemeļvalstu un Baltijas valstu ministri tā strādā. Protams, karš Ukrainā mūs ir daudz vairāk satuvinājis. Mums ir bijusi ļoti cieša sadarbība jau kopš tā laika, kad mēs atguvām neatkarību, bet šobrīd ir tās gan politiskās prioritātes un arī izpratne par to, ko mums darīt attiecībā uz drošības situāciju, bet tāpat arī šīs kopējās darbības, ko mēs veicam. Un viens no jautājumiem, protams, ir atbalsts Ukrainai, kur ASV, protams, ir numur 1 militāra atbalsta ziņā, kas tiek sniegts Ukrainai. Vairums, protams, atgriežas ASV industrijā, ražošanā, protams, visa šī ražošana, lai nodrošinātu Ukrainai to, kas ir nepieciešams. Un tad, protams, ir šis centrs Ziemeļvalstis, Baltijas valstis. Mēs neesam lielākie skaita ziņā vai IKP izaugsmē vai IKP uz vienu iedzīvotāju, bet tik un tā kā šis bloks, mēs esam otrs lielākais militārais piegādātājs Ukrainā. Un tas kaut ko pasaka. Ne tikai ir tādas kopējās prioritātes mums, bet mūsu vērtējums arī ir līdzīgs. Bet mēs patiešām arī ieguldam naudu šajās te darbībās, kas ir prioritātes. Un šajā ziņā, es domāju, mēs varam vairāk pavirzīt lietas uz priekšu gan Eiropas Savienībā attiecībā uz sankcijām. Nu, Norvēģija un Islanda nav lēmumu pieņēmēju daļa, bet arī ievieš šīs Eiropas Savienības prioritātes. Tāpat arī tas ir attiecībā uz vispār rīcību, kāda mūsu piemēram ir pieeja šai ēnu flotei, jo Baltijas jūra te mums jādomā par ekoloģiskiem un citiem riskiem, bet arī jādomā, kā mums liekt Krievijai ienākumus no enerģētiskā importa, eksporta. Un es ceru, ka šī sadarbība turpināsies un sadarbosies arī NATO, jo šobrīd mēs visi šīs valstis esam NATO, un te ir tā atšķirība, agrāk tā nebija. Un tad, kad mēs visi kopā lidojām uz Moldovu, kā mēs visi kopā devāmies uz Ukrainu no Čišņevas, un mēs sēdējām kopā visi un runājām un domājām, ko vēl mēs varētu izdarīt gan NATO, gan reģionā, gan arī citās organizācijās, kā mēs to visu izmantojam. Un kopā ar ASV, kopā ar citiem sabiedrotajiem, kopā ar līdzīgi domājošajām valstīm, mēs daudz ko varam izdarīt. Viss šī globālā iesaiste ir svarīga. Tiešām mēs varam
burtiski darīt visu. Šī ir jaunā ģeopolitiskā realitāte, un mēs arī gribam par to visu paziņot pasaulē. Landsbērģis par šo reģionu, gatavošanās militāriem draudam, šķiet, ka tas ir diezgan tieši, bet mēs saskaramies ar šiem pieaugošo skaitu hibrīdu kara incidentiem šajā reģionā, ko izraisa Krievija, ne tikai Krievija, bet galvenokārt, un tie kļūst aizvien nekaunīgāk, un, protams, neaprobežojas tikai ar mūsu reģionu, ir dažādi mēģinājumi, veicot sabotāžas, arī nogalināšanas plānu citur Eiropā. Bet jūs pats to negribat saukt par hibrīdu karu, bet par valsts atbalstītu terorismu. Kā jums šķiet, ko Eiropas valstis varētu darīt, lai labāk sagatavoties šāda veida draudam, vēl papildus militārajiem draudam, un vai vispār mēs tam tuvojamies? Es gribētu sākt ar, pievērsties tam jūsu vēstījumam, ko jūs sakām, kāpēc mēs to saucam par hibrīdu karu. Ja mēs to saucam par hibrīdu, un tad mums jau nekas nav jādara, varam parunāt par to konferencēs. Tad tas atrisina šo problēmu. Bet ja mēs to nosaucam par terorismu, tādā gadījumā no tā izriet, ka ir jābūt reakcijai. Tas ir jābūt, kaut kam ir realitātei jānotiek. Pirmkārt jābūt izmeklēšanai, jāatrod vainīgais jānosauc vārdā un ir jārīkojas. Un jārīkojas, lai šis vainīgais vairs neatkārtotu tādu veidu darbības, ko ir izdarījis, un lai citus arī atturētu no šādām darbībām nākotnē. Un jo pašreizējais stāvoklis tiešām ir tāds kā tā lielākā problēma. Bet ja mēs runājam par hibrīdu, tad tas ir kā tā psiholoģiski. Bet ja mēs reāli padomājam par to, kas notiek vairākās valstīs, ir bijuši incidenti, par kuriem mēs zinām, ka tos organizēja un finansēja Krievi, lai, piemēram, nodedzinātu ēkas, kaitētu cilvēkiem, iznīcinātu īpašumus, lai kaitētu. Tad kā tad vēl to nosaukt? Vismaz, manuprāt, es nezinu, ja tā būtu kāda vietēja grupa, Lietuvā, Polijā vai kaut kur citur un darītu kaut ko tādu, mēs to sauktu par tādu vietējo terorismu. Lielākā problēma, ko tas viss sākas, ir, ka mums beidzot ir jāatzīst, ka mēs neesam nekādās hibrīda attiecībās ar Krieviju. Krievija ir agresors, kurš ir metis izaicinājumu rietumiem, un rietumi līdz šim nav atraduši veidu, kā atbildēt. Un tā ir tā bīstamība, un no turienes nāk lielākās briesmas. Ja paliekam pildi šādā situācijā, tas raida ļoti skaidru vēstījumu Krievijai, proti, ka viņi var darīt, ko tik grib. Staigāt apkārt, kaitēt cilvēkiem, nodedzināt ēkas, un mēs turpināsim runāt par hibrīdu. Un tā ir lielākā problēma, un es parasti saku, to es nebaidos no Krievijas. Es baidos no mūsu bailēm no Krievijas. Tas, neļauj man naktīs gulēt, lūk tas. Un ja mēs neatradīsim veidu, kā Krievus apturēt, kā viņiem dot šo vēstījumu, ka šī ir tā sarkanā līnija, kurai nedrīkst pārkāpt, tad viņi turpinās tāpat. Un praktiski runājot, ja man kāds teiktu, ir ļoti grūti, Krievija ir šī kodolvāra, nekad neviens nav kaut kā izaicinājis Krieviju. Un tā tas nemaz nav. Valstis ir izaicinājušas vērsušās pret Krieviju pagātnē, un it īpaši Amerikas Savienotās valstis. Krievija ir bijusi iesaistīta tādās hibrīda aktivitātēs un nepieļāva naftas plūsmu cauri šai caurulei, tālāk uz Savienoto valstu austrumkrastu ostām. Un šobrīd, kad sāka strādāt šī administrācija, Putinu informēja, ASV prezidents informēja Putinu, ka šī gan ir sarkanā līnija. Un ja tas atkārtosies tādā gadījumā šīs sekas un reakcija būs ļoti skarba. Un cik tā man ir zināms, tas nav atkārtojies.
Tā kā ir iespējams novilkt sarkanās līnijas un dot šo vēstījumu, sūtīt vēstījumu Putinam, un šķiet, ka viņam ir tīri laba dzirde. Nu, par to tiešām ir vērts padomāt. Un, Brian kungs, kā jums šķiet no malas puses otrs okeānam? Ja mēs tā varbūt pozitīvāk uz to skatītos, kāds ir tāds labākais, pozitīvākais scenārijs transatlantiskā attiecību nākotnē? Varbūt es saprotu, ka mums ir aizliegts te apspriest ASV politiku, bet varbūt es atstāšu to savu draugu ziņā, kur ir raduši tieši izteikties. Un paldies visiem, ka esat šeit. Es domāju, ka transatlantisko attiecību labākā puse ir šāda veida tikšanās, jo mums vajag, lai mūsu draugi mums pasaka, tas un tas mums jādara vairāk, tas mazāk, mums jāatrod veids, kā sadarboties un kā strādāt kopā. Un mēs konsolidējam vai nostiprinam to bāzi, no kuras mēs varam vērsties pret šo revizionismu, ko ir uzsākusi Krievija un ko atbalsta Ķīna. Un šobrīd Zviedrija un Somija ir iestājušās NATO. Jūs jau sarunu sākāt ar šo runājot par Ziemeļvalstu, Baltijas valstu palīdzību. Šī ir pavisam citādāka grupa nekā tā bija pirms 3 gadiem. Un ņemot to kā vienu bāzi, tas jau ir ļoti svarīgs solis. Otra lieta, ko mēs esam konstatējuši, mums ir jāsaprot, kas padara mūsu sabiedrības stiprākas, un turpinam tā mums ir jādomā par ekonomisko izaugsmi, un tas ir ne par sankcijām, un tas ir ne tikai liekt Krievijai kaut kādus resursus, lai nevarētu turpināt šo karu, bet mēs arī gribam pateikt, ka mēs nepiedalīsimies Krievijas mēģinājumos atbalstīt savu resursu bāzi nākotnē. Tas Latvijā, tas nozīmē atslēgšanos no Krievijas šīs te elektrības tīkliem, un, protams, arī Eiropa mazina savu arī atkarību no energoresursiem, un, protams, sankcijas ierosina dažāda veida ekonomiskos darījumus. Un tas nozīmē, ka Krievijai nākotnē nebūs vieta tajā attīstībā, caur kuru mēs gribēsim veicināt mūsu sabiedrību pārticību. Runājot arī par kvantu inženieriju, par mākslīgo intelektu, biomedicīnas pētījumiem, zaļais kurs. Tad tam visam iet mūsu sabiedrības cauri, bet mēs sakām, Krievija nebūs tā daļa. Līdz ar to katram šim lēmumam ir tādas 2 aspekti - reakcija uz Krievijas revizionismu, un otrs tas, kā mēs veidojam mūsu sabiedrību sadarbību. Un, jautājums, vai man arī atklāt sakot nepatīk tas termins hibrīds. Mēs it kā izveidojām šo terminu, lai atspoguļotu, ka daži Krievijas centieni ietekmēt mūsu sabiedrību ir pilnībā digitāli, kaut kur. Un it kā tur šķiet, ka tas nav tik neatliekami, kaut arī mēs redzam, kā tas ietekmē mūsu sabiedrības. Un tas, ko mēs gribam darīt, mēs gribam pateikt Krievijai, ka kaut kāda veida uzvedība jūs izslēdz no tā, jūs nevarat būt zaļā lielvalsts, jūs nevarat būt pasaules tātad policisti, kā Putins gribētu. Un jūs izslēdz arī vispār no normālas sabiedrības, jūs neesat šī daļa. Mēs to visi atzīstam, ja daudzas valstis, Baltijas valstīs, jau gadus 10 to saka. Un savukārt tas periods pēc augstā kara beigām vai pēc tam, kad Padomju Savienība sabruka, bija diezgan ilgs tāds brīdis, kad mēs mudinājām Krieviju, sakot, mēs gribam, lai jūs esat normāla valsts. Veidojiet šos te noteikumus par biznesa attīstību tā, kā valsts sadarbojas, miedarbojas. Cilvēki būs brīvāki un jūs būsiet bagātāki, un tādā veidā Eiropa ir attīstījusies pēc Otrā pasaules kara beigām. Prezidents Putins ir noraidījis šo piedāvājumu. Un man šķiet, ka tiešām neviens, transatlantiskajā telpā netic, ka var atgriezties šajā periodā, kamēr vien Krievijai ir šī orientācija. Bet kā šo līniju novilkt, pie kā mēs vēl strādājam, protams, 21. gadā situācija var būt citādāka saistībā ar zināmām aktivitātēm, bet situācija mainījās pēc tam, kad
22. gadā Krievija turpināja iebrukumu Ukrainā, un arī Krievija ir sākusi meklēt veidus, kā graut mūsu sabiedrības, bet nobeigt tā kā pozitīvāk. Es domāju, ka mums vajadzētu lepoties ar mūsu sabiedrību izturēt spēju un apņemšanos kopā strādāt pie šīm problēmām. Jo Krievija izmēģina katru logu mūsu mājā, jo nezina, kurš tad pavērsies, bet viņa nezina, cik mūsu sabiedrības ir stiprākas. Un jo vairāk mēs sadarbojamies visās šajā diapazonā, jo lielāki iespējas mums būs būvēt mūsu sabiedrību. Protams, mainīsies tie izaicinājumi, ko Krievija vērsīs pret mums, mēģinās izmainīt migrantus, mēģinās izmantot informācijas brīvību, noalgot cilvēkus, lai tie izdara noziegumus mūsu sabiedrībās, un laiku arī izmēģinās uz militārā tāda pamata. Nu, protams, visas iespējas ir, bet kamēr vien mēs esam kopā un esam apņēmušies veidot tādas sabiedrības, kādas mēs gribam redzēt, es domāju, ka viņam neuzdoties. Tika minēta sabiedrības noturība, bet kā ar institucionālo noturību? Ja mēs redzam visus šos konfliktus, aktīvos konfliktus, un ir grūti organizēt diplomātiskos centienus, un varbūt, ka arī tie īsti nav vietā citreiz, cik gatavas ir mūsu esošās institūcijas tikt galā ar šiem izaicinājumiem. Paldies, ka iekļāvāt mani šajā panelī kopā ar tik izciliem kolēģiem. Es nenāku no valdības, tāpēc varbūt varu brīvāk izteikties, bet šoreiz varbūt tas nav nepieciešams. Savā ziņā mūsu iestādes ir izrādījušās ļoti noturīgas, piemēram, ES, NATO ir paveikuši ļoti daudzas lietas, sankcijas, kā tika teikts, mums ir bijušas daudz plašākas un dziļākas nekā iepriekš. Par ANO varbūt rīt varam runāt, un diez vai ANO šī gadījumā ir īsti labi strādājis. Un tur varbūt ir dažādi iemesli, ir arī noteikti locekļi, kas to ir ietekmējuši, bet mums joprojām ir šis binārais sadalījums. Un, Landsberg kungs, kad jūs runājāt par hibrīdiem apdraudējumiem, man tiešām patīk tas, ka jūs mēģinājāt pārdefinēt šo jēdzienu, jo kara likumi tika rakstīti ļoti sen, un tad bija pilnīgi citi laiki, jo varbūt kiberuzbrukums kritiskai civilai infrastruktūrai un īsti nevar saprast, kā reaģēt. Mums ir jāsāk varbūt ļoti skaidri domāt par to, kā mēs varam uzlabot savu reakciju, savas iestādes, mums jādomā par šiem ļoti lielajiem izaicinājumiem. Jo ir depresīvi, ka vēl 2024. gadā pirmā izvēle ir ieroči. Es pat nezinu, kur tagad vispār diplomātija dzīvo. Protams, ir kaut kādi nelieli centieni, bet nebūtiski. Bet runājot par Krieviju, šķiet, ka citas izvēles nav kā tikai spēks, jo viņi tikai uz spēku reaģē, bet tas ir diemžēl šajā laikā mums vēl tas ir jāpiedzīvo. Un tiešām ir lieliski, ka ES un NATO un citās vietās ir šīs sarunas uzsāktas par to, ka mums ir jādomā par citu vārdu krājumu un ko mēs ar šo vārdu krājumu varam darīt, lai mainītu mūsu reakciju. Es gribētu pieskarties tam, kas tika minēts saistībā ar Krieviju, ka viņi reaģē tikai uz spēku, ka nav jēgas ar viņiem mierīgi runāt. Un jūs esat norādījuši, ka Krievijas vienīgā politika ir karš un ka tiek izmantoti visi valsts instrumenti kara vajadzībām. Tas tiešām rada rietumu sabiedrībām izaicinājums. Mēs negribētu šādās situācijās būt. Kāds ir jūsu novērtējums, kur mēs virzamies, cik adekvāta ir mūsu atbildes reakcija, vai mums doties tajā pašā virzienā vai kādā citā virzienā? Ražas kundze. Es domāju, ka NATO kopumā mēs šo situāciju šādi novērtējam, proti kādus spēka instrumentus izmantot konkrētās situācijās, teiksim, ekonomiskus, militārus, diplomātiskus vai kādus citus. Un līdzīgi skatoties uz Krieviju, ir ļoti svarīgi saprast,
kādus spēka instrumentus izmantot konkrētās situācijās. Un pašlaik, runājot par Ukrainu, es domāju, ka te ir tikai karš, visas politikas, visas varas instrumenti tiek izmantoti tikai karam. Un nav nekāda norāža, ka tas kaut kādā tuvākā nākotnē varētu mainīties, neatkarīgi no tā, ko mēs runājam, vai ar ekonomistiem, vai ar informācijas vākšanas speciālistiem. Nu, cik tālu es to redzu? Nu, nekādas sagaidāmas izmaiņas šajā politikā nav. Tas nozīmē, ka visas šīs runas par sarunām, par miera sarunām, par jebko tam līdzīgu, nu, tas nav nopietni. Un ja es te lasu, ka esam gatavi uzsākt sarunas ar Krieviju, nu, es tad domāju, ka jūs jau nevarat Ukrainas vārdā te uzstāties, un nav sagaidāms, ka šīs sarunas radīs kādu konkrētu rezultātu. Mums ir nepārprotami jāpielāgojas, mums ir jāsaprot, ka ja mums ir šāds oponents, kura politika ir karš, tad no mūsu puses mums ļoti nopietni jāuztver šis militārais instruments, tātad tēriņa aizsardzībai. Pašlaik NATO ir 23 valstis, kas ir apņēmušās tērēt vairāk nekā 2% no IKP, kas ir labi, kas gan ir nepietiekami. Nākošais gadu mēs tērēsim 3%, tāpat kā lietuvieši, citi varbūt pat vēl vairāk. Un tā mēs reaģējam. Mēs uzskatām savu aizsardzību iekšējo un ārējo nopietnu, un mēs šos varas instrumentus gribam savietot iekšēji un ārēji. Mēs gribētu arī rīdzīgu situāciju redzēt citās valstīs, ka šīs valstu politikas arī ir savstarpēji saistītas. Bet runājot par Krieviju, es domāju, ka tur ir pilnīgi cits stāsts. Es domāju, ka mums ir jāskatās, ko mēs daram, lai novērtētu, lai rīkotos. Un šī situācija tiešām ir ļoti nopietni jāuztver. Es gribētu pateikties Karinai par Rusiju lomu. Es domāju, ka tas ir mūsu sabiedrības spēks, jo te nav runa tikai par valdībām vai par armiju vai par politisko līderību. Rusija veiktais darbs, lai novērtētu Krievijas politiku saistībā ar Ukrainu gan kara laukā, gan arī saistībā ar ietekmes politiku, hibrīdu uzbrukumiem, Krievijas darbības modeļiem, tas ir ļoti svarīgi. Un tas ir tas akadēmisko aprindu devums, pētnieku devums. Šie pētnieki, arī citas domnīcas, universitātes, viņu veiktais darbs ir ārkārtīgi svarīgs, jo tas stiprina mūsu demokrātiju, tas ir mūsu demokrātijas spēks. Mēs te nesēžam tornī augstu un skatāmies uz citiem no augšas. Tas ir mūsu sabiedrības spēks, mūsu sabiedrības stiprums. Visi piedalās šajā kopīgajā reakcijā. Jā, mēs esam daudz runājuši par Krieviju. Landsbergi kungs, varbūt jūs varētu ātri kaut ko teikt par Ķīnas lomu. Ķīna ir kļuvusi par Krievijas atbalstītāju šajā karā un izskatās, ka viņus tas pilnībā apmierina. Ko varbūt Eiropas valstis varētu darīt, lai mainītu šo esošo situāciju? Dažas minūtes. Pirmkārt, es domāju, ka ir jāpamostās un ir jāsaprot. Man pa muguru noskrien drebuļi, kad cilvēki saka, aicināsim Ķīnu, lai risina karu Ukrainā. Un tad man šķiet, kā jūs vispār nopietni varat par to runāt, jo jūs aicinat nozieguma līdzdalībnieku risināt konfliktu Eiropā. Ko jūs sagaidat no tā? Kāds varētu tur būt rezultāts? Es saprotu, ka Ķīnai ir liela ietekme uz globāliem partneriem. Es saprotu, ka, lai mēs varētu skaidrot jebkurā kontinentā būtu labāk, ja Ķīna mūs šajā ziņā atbalstītu. Bet viņu skaidrojums ir pilnīgi atšķirīgs no mūsu skaidrojuma. Viņa interesi ir pilnīgi atšķirīgs no mūsu interesēm. Un ja kāds sagaida,
ka šajā laikā kāds kaut ko piedāvās par velti, tas ir pilnīgi naivi. Ir jāskatās uz faktiem, un mūsu partneri ir skaidri izklāstījuši noteikts faktus, kam ir pietiekami datu, lai viņi varētu pateikt, ka pašlaik lielākais Krievijas kara centienu atbalstītājs ir Ķīna. Viņi jau tur ir iesaistījušies, viņiem ir pilnīgi citas intereses. Viņi negrib, lai Ukraina būtu atjaunota 91. gada robežās, suverēna, demokrātiska, NATO un tā tālāk. Viņiem tādu interešu nav. Visticamāk, ņemot vērā, ka viņiem ir šīs intereses Ukrainai, es domāju, ka viņiem ir pilnīgi citas intereses arī attiecībā uz Eiropu. Viņi negrib drošu Eiropu, kas spēj sevi aizstāvēt vai kas var palīdzēt citiem. Tad ko mēs te aicinam? Nu, tā ir tā problēma. Kā to risināt? Katru reizi, kad es uzstājos, es saku, cik piemēru ir nepieciešams. Mums ir 10 gadiem sadarbības bijis ar Krieviju. Nord Stream 1, Nord Stream 2, milzīga atkarība. Un mēs joprojām mēģinām to risināt ar sankcijām, dažādiem citiem pasākumiem. Ķīna ir pilnīgi tāda pati. Ļoti tādā neērtā stūrī iespiesti. Es te izsakos ļoti pieklājīgi, es saprotu, ka lēmumi ir grūti pieņemami, bet kādam par to ir jāsāk runāt un nebūtu ne tik pieklājīgi jāizsakās. Šī situācija ir jau kļuvusi bīstama un kļūs vēl bīstamāka. Un ja radīsies kaut kāda sadursmes klusajā okeānā, mūsu rīcība būs ļoti ierobežota, jo mēs esam milzīgi atkarīgi no viena piegādātāja, kas mums piegādā gandrīz pilnīgi visu. Ja Krievija mūs vēl nav pamodinājusi no šīs naudas, jo mums bija šī koncepcija par to, kas varētu notikt vairākas 10 gadus, es esmu priecīgs, ka Lietuva ir mainījusi savu pozīciju. Man apmierina mūsu valsts esošā pozīcija, šis stāvoklis. Mēs esam atvienojušies no Ķīnas rīcības dēļ. Mēs esam drošāki, mums klājas labāk, mūsu ekonomika auga, mums nekādas krīzes te nav radušās, mums ir daudz uzticamāki globāli partneri, sākot ar Taivānu, Filipīnām un citām klusā okeāna valstīm. Un savā ziņā Lietuva var arī izmantot kā piemēru, kā būtu jārīkojas. Man liekas, ka vēl Eiropā ir arī sliktā gaismā zināma atkarība no ASV aizsardzības ziņā. Varbūt, ka jūs kā ASV pārstāvis varētu komentēt Eiropas politiku, vai tiešām varētu nonākt tādā brīdī, tādā punktā mēs, ka Eiropa varētu tiešām sevi aizstāvēt, ja ASV ir aizņemta kaut kur citur. Es domāju, ka mūsu spēks slēpjas tajā, ka mēs rīkojamies kopā. Winstons Čerčils daudzās lietās kļūdījās, bet viena lieta, kur viņš tiešām nekļūdījās, viņš saka, ka ASV izmēģina visus variantus, bet beigās rīkojas pareizi. Un jūs vēsturē redzat, ka ir šie pagrieziena punkti. Nu, protams, te tiek runāts Amerika pirmā vietā, lai citi aizstāva sevi un tā tālāk, bet beigās mēs tomēr ierodamies sabiedrotiem palīgā. Mums ir kopīgas vērtības un vēsture, bet, principā, tur ir arī tādi vienkārši reāli politikas iemesli. Jo mums te ir Eiropa un tad ASV, Japāna, Koreja un tā tālāk. Visi kopā mēs esam apmēram miljards vai vairāk par miljardu. Mums ir varbūt zināmi noteikumi, atbilstoši kuriem sabiedrībai būtu jādarbojas. Un ir skaidrs, ka Ķīnai nepieciešams, lai ekonomika augtu, un tur ir lieli izaicinājumi. Un viņi redz, ka galvenais tirgus varētu būt Eiropā. Ja mēs paskatāmies uz Ķīnas atbalstu Krievijai šajā karā, tad Ķīna prasa Eiropai pieņemt to, ka Ķīna
atbalsta Krieviju. Man liekas, ka viņi nodrošina 70% iekārtu, ko izmanto ieroču ražošanai, 90% elektronikas, ko izmanto karā. Un vienlaikus Ķīna saka, jā, un te ziniet, mums ir solārie paneļi un arī elektroauto, ņemiet pretī. Jo valstīm taču ir tiesības attīstīties. Un tad mums arī ir šis miera plāns Ukrainai. Jums jāatzīst mūsu tiesības uz ekonomisko izaugsmi. Un ja mēs strādāsim kopā, tad mēs varētu teikt, ka tās nozares, kas būs svarīgas nākotnē, mums tad jānosaka, kā produktus attīstīs, kas izmantos un kas varēs tos ražot. Un tas mums ir jādara kopā. Vai mēs varam mainīt šo līdzsvaru saistībā ar aizsardzību un ekonomiku? Es domāju, ka šī situācija nekad nebūs statiska. Mēs vēlamies, lai mūsu Eiropas partneri darītu vairāk aizsardzības jomā, un Baltijas valstu partneri šeit ir pirmajās vietās. Viņi tiešām daudz no IKP tērē aizsardzībai. Jāsaka, ka pēdējo gadu laikā NATO runājas par to, kā naudu tērēt. Un tas ir pirmo reizi kopš 90. gadiem. Šajā darbā var uzzināt tādas dīvainas lietas. Un man kāds teica, ka NATO pirmo reizi pielāgo savus kaujas plānus. Es prasīju, cik tad sen ir? 89. gads. Un tagad mums ir jāsaprot, kam mēs tērēsim šo naudu. Un ja mēs skatāmies, ka ES sāk tērēt naudu aizsardzībai, drošības politika, kopumā tas ir ļoti labi. Lai gan amerikāņiem, protams, ir dažādi viedokļi par to. Bet kopumā tas ir pozitīvi. Tomēr ir jādod šis ieguldījums kolektīvā aizsardzībā. NATO, ES varētu sadarboties savā starpā. Un ES varētu darīt varbūt kaut ko vairāk. Un mēs redzam, kā tas mainās. Jūs jautājāt, kas ir pozitīvi. Es gribētu teikt, ka pirms 15 gadiem, kad izstrādāja stratēģisko koncepciju, Ziemeļamerika Eiropas partneriem teica, jā, tērējiet vairāk, bet izmantojiet arī savu spēku, piemēram, Afganistānā šīs problēmas, tuvojos austrumos un vēl kaut kur citur. Te ir jāspēj nosūtīt bruņoties spēki, lai šīs problēmas risinātu. Diemžēl tās vēl nav atrisināts, bet mums ir jāspēj arī sevi aizsargāt mājās. Ir jāspēj nodrošināt tāds NATO, kas spēj stāties pretī šiem izaicinājumiem. Mums tas ir jādara kopā. Un tāpēc šādas sanāksmes ir ļoti svarīgas. Un jānosaka konkrēts uzlabojumu jomas, piemēram, dronu ziņā. Par to mēs jau runājām jau prezidenta intervijas laikā, jau no Rumānijas līdz pat Latvijai. Varbūt, ka mums ir jādara vairāk, lai kontrolētu gaisa robežas. Ir šie konkrētie jautājumi, kas ir daļa no kopējā procesa. Un jo vairāk pie tās kopā strādāsim, jo vieglāk arī Amerikas politiķiem no dažādām nometnēm teikt, ka ir šis konstruktīvais ieguldījums un ka viņi tagad ir gatavi arī piebiedroties. Gan šajā, gan iepriekšējā administrācijā mēs to redzējām, lai, protams, retorika atšķīrās, bet principā tika prasīts, lai Eiropa dara vairāk, dod lielāku ieguldījumu kolektīvā drošībā. Un es domāju, ka par to mēs arī varam novērot. Karen, atgriežoties pie jums, raugoties no jūsu skatu punkta. Mēs kā valstis un sabiedrības esam šeit Rīgā. Un ko, piemēram, no šī reģiona varētu mācīties Rietuma Eiropa un Savienotās valstis? Katrā ziņā Baltijas valstis un Skandināvijas valstis ir bijušas vairāk apdraudētas nekā apvienotās karalistes un Savienotās valstīs. Un cik mēs arī redzējām, kādas mums bija nemieri vasarā. Un pēc tam bija skaidrs, ka tur bija arī Krievijas dezinformācijas kampaņa. Pēc tam Ukrainā, protams, teica skaidrs, ka Krievija bija iejaukta. Nerunājot vienīgi par transatlantisko sadarbību, bet aizvien vairāk valstis saprot, kādi ir Krievijas radītie draudi ne tikai šī kara Eiropā,
Bet tagad arī tas paplašinās. Ziemeļkoreja ir iesaistīta. Korejieši ir ļoti noraizējušies. Jaunzēlandieši arī jūt šos draudus vai saskata draudus. Tieši tāpēc, kā Ziemeļkoreja pārdod ieročus. Austrālija, Jaunzēlande, Dienvidkoreja. Aizvien vairāk valstis varētu būt daļa no šīs koalīcijas. Un es zinu, ka arī uz G20 un citās sanāksmēs, ne tikai tajā, bet arī NATO plus sanāksmēs, ka šīs sarunas ir notikušas. Jūs vaicājāt par Ķīnu. Manuprāt, Indija varētu būt tā valsts, uz kuru vairāk varētu paļauties. Prezidents Modi, man šķiet, pirms 2,5 gadiem ANO ģenerāla asamblējā pateica, ka nē, šis nav laiks karam. Mēs zinām, ka Indija pērk daudz ieročus no Krievijas un arī naftu un gāzi, un tur ir garas attiecības ar Krieviju. Un tur, protams, ir atbalsts saistībā ar Kašmīru un citiem jautājumiem, bet Modi nebija apmierināts ar to. Un arī tad, kad Kijevā spridzināja bērnus, uzlidojums bērnu slimnīcām, un tur tā ir tikai slimnīcas, apakšā zem slimnīcas nav nekāda ieroča noliktava vai paslēptuva, un Modi bija ļoti satraukts par to, ļoti sarežģītas attiecības. Un tā kā šobrīd tā ļoti interesanta neatkarīga loma globālās skatuves. Bet es domāju, ka lielāku spiedienu varētu izdarīt uz Indiju. Attiecībā par Ķīnu un Krieviju es raizējos. Nu, mums ir gara pieredze. Mēs it kā esam izmēģinājuši visu. Kluso diplomātiju, skaļo diplomātiju. Dažādas lietas, un nekas jau nenostrādā. Un es nezinu, kas tiešām ko varētu darīt, attiecībā uz Ķīnu, lai viņi atvērtos. Mēs gribētu, lai viņi varbūt piedalās, bet viņi nav gatavi spēlēt šādu lomu. Un tad mēs esam it kā iestrāguši, ko tad mums darīt, lai panāktu, ka viņi rīkojas pareizi. Varbūt mums ir vairāk jāiesaista Indija un arī citas valstis, kā kas nav NATO, Dienvidkoreja, Jaunzēlande, Austrālija, lai izdarītu spiedienu globālajā līmenī. Mums ir vēl nedaudz laika, lai varētu piedāvāt arī klausītājiem uzdot jautājumus. Es redzu šeit kādu jautātāju pirmajā rindā. Mums vajadzētu mikrofonu iedot, un vēl mums arī ir vēl viens jautājums. Šeit lūdzu pirmajā rindā. Un tad Edvards Lukas arī. Paldies. Mans jautājums ir O'Briena kungam. Mēs ļoti lepojamies ar to, ko Baidena administrācija ir izdarījusi, lai panāktu, ka tiek atbalstīta Ukraina un arī vēl viena palīdzības pakete ir pieņemta. Kāpēc mēs nepasakām skaidri, ka mēs gribam, lai Ukraina uzvar? Kāpēc mēs nepasakam, ka mūsu stratēģiskā interese ir, lai Ukraina uzvar Krieviju un izdzemtu atpakaļ uz tajās līdz robežām, 91. gada robežām? Un mēs izskatāmies, ka mēs neesam tā patiešām apņēmušies palīdzēt Ukrainai uzvarēt. Ko mēs varētu tā darīt? Te bija otrs jautājums. Jā? Marija Mandras no Parīzes. Mēs esam kādās ārkārtas stāvokļu laikā. Un es gribētu paturpināt to, ko sacīja ministrs Landsbergis. Nav tā problēma, ko mēs domājam, ko mums vajadzētu darīt, bet mums tagad problēma ir ātrums, temps. Un tāpēc es gribētu pavaicāt ļoti praktisku, bet tomēr ļoti strateģisku jautājumu ministram. Vai mēs gatavojamies, vai mums vajadzētu gatavoties sniegt tiešu atbalstu Ukrainas armijai? Proti, vai mums vajadzētu militāro personālu tur uz vietas dažādās lomās? Un ja tā, kad? Tagad vēl 2 jautājumi, un tad mēs sniegsim atbildes. Šķiet, ka netiek lietots mikrofons.
jautājums ir, kāds ir nākamais posms? Ir šīs hibrīdās lietas, bet varbūt meklēt kaut kādu kolektīvo tādu apturošo faktoru. Cik svarīgi ir apvienotā karaliste? Kas tad būtu nākamais solis? Paldies! Nu, mēdz teikt, var teikt, ka rietuma ar ilgu laiku mēģinājuši, kā jūs teicat, panākt, lai Krievija būtu normāla valsts. Bet, nu, jau varbūt 10 un 15 gadus mēs redzam, ka tendence ir citādāka. Krievija negrib būt normāla valsts, un mēs to neesam atzinuši. Un vēl joprojām rietumos ir tāda daļa rietumu mēģina izturēties pret Krieviju kā pret normālu valsti. Krieviju virza ideoloģija. Un tā nav Putina personiskā ideoloģija, bet tā ir valsts ideoloģija. Un pat bez Putina šī ideoloģija turpināsies. Nu, tāpat, nu, tā nav īsti kā nacistu ideoloģija, kas bija, nu, koncentrēta uz Fīreru, un Fīrers arī varētu turpināt, cits Fīrers varētu turpināt šo ideoloģiju. Un šī ir tāds nerealistisks skats, kā ministrs Landsbergis sacīja, ka mēs vai rietumi baidāmies no Krievijas. Un šīs bailes ir īstās briesmas. Un es domāju arī, ka Krieviju neprovocē spēks, Krieviju provocē vājums. Un mēs varam būt tikai spēcīgi, kā jau sacīja vairāk runātāji, jo šī loģika arī darbojas attiecībā uz Krieviju. Nav nekādas jēgas uzbrukt, lai zaudētu. Un ja Krievija to zinās, tad Krievija neuzbruks. Un es domāju, ka šis te realistiskais skatījums, nu, vairāk vai mazāk pastāv arī rietumu elitē. Bet ne lielā rietumu sabiedrības daļā. Un joprojām arī daļā rietumu elites nav šī pārliecība. Tā joprojām dzīvo bīstamās ilūzijās. Paldies! Mēs varbūt sāksim ar jautājumu. Tātad, kāpēc ASV nepieprasa Ukrainas uzvaru? Es mēģināšu atbildēt uz pāris no šiem jautājumiem. Un, nu, prezidents ir teicis, mēs gribam, lai Ukraina uzvar, un atkal pirms 2 nedēļām ir šī atkal atbalsta palīdzības pakete, lai nodrošinātu Ukrainas uzvaru. Tas ir mērķis. Daudz uzdotie jautājumi ir par to, kā to izdarīt. Un ir pāris lietas. Ukrainas uzvaras plānam ļoti būtisks ir tas, ka Ukrainai ir jāspēj efektīvi cīnīties 25. gada laikā. Pat jāizveid kaut kādas izmaiņas politikā vai citās valstīs. Kā mēs to panākam, viņiem vajag naudu, lai to darītu. Tas, ko Eiropas Savienība ir darījusi, un arī mēs, ko esam darījuši, arī izmantojot šos te Krievijas valsts aktīvus. Un šie $1 miljārdi būs, 50 miljārdi, tā būs tā viņa nauda, ko viņa varēs tērēt. Un arī, protams, rietumu palīdzība. Otra lieta ir vajadzīga munīcija. Baltijas valstis ir bijušas līderi šajā ziņā. Protams, ir jāpalielina sava ražošana, arī mūsu ražošana, un jādara tas pieejams. Un jānodrošina, lai Ukraina dabūj to munīciju, kas ir tirgu. Un arī Čehi to ir vadījuši, lai viņi dabūtu arī padomju, teiksim, vēl tos vecos standarta bruņojumu. Bet, ja runājam par ātrumu, tajā darbā, ko mēs darām pēdējo nedēļu laikā un ko darīsim turpmāko nedēļu laikā, mums ir jāraugās, lai viņiem ir pietiekami daudz labi apmācītu un arī bruņotu
šo te karēvju, kas varētu cīnīties arī vēl 25. gadā. Sākumā, protams, bija brīvprātīgie, tagad ir 14 jaunas brigādes, bet tās ir jāapmāca, tam jābūt arī jāspēj saskaņot darboties, nu, starptautiski, caur Pentagonu tas ir labi pārvaldīts, bet, protams, tas ir jāturpina, lai iesaistītu visas valstis, kas ir nepieciešams, lai šie cilvēki tiešām varētu strādāt kaujas laukā. Tad, kad viņi spēj cīnīties un Krievija sapratīs, kā izskatīsies 25. gads, kas būs vēl smagāka šī gada versija. Bija kaut kādi 8 mēneši, kad Ukraiņi nedabūja neko jaunu, bet viņiem izdevās pavirzīties uz priekšu. Nākamais gads būs daudz grūtāks, un tāpēc rodas iespējas izmantot citus uzvaras plāna elementus, arvien vairāk integrēt Ukrainu Eiropas Savienībā NATO, un arī atturēt Krieviju un kavēt Krievijas spēju uzturēt savu aizsardzību. Mums jānodrošina tātad aprīkojums un arī cilvēki, kas spēj to lietot. Un arī mums jādomā, lai viņi pozicionētu tā, lai viņi varētu to realizēt. Un šis darbs jau notiks turpmāko nedēļu laikā. Tam visam ir jānotiek, un mēs tuvojamies interesantam periodam. Tā kā mums ir ASV prezidents, kurš ir, tā kā brīvprātīgi, atkāpies, it kā vēl mums ir karalis Džordžs šajā, mums ir muziklā, un it kā mēs nezinām, ka cilvēks ir spējīgs to izdarīt, bet prezidents Baidens spēja pieņemt šādus lēmumus, kas arī vienkāršo situāciju pēctecim. Un, protams, viņš dara visu, lai viss būtu sagatavots Ukrainai. Prezidents Zelenskij tikko prezentēja savu plānu savējiem. Šī plāna versija viņš prezentēja mums šobrīd aliansē. Un mēs tagad mēģināsim saprast, ko tieši tas nozīmē. Kādā veidā mums jāpiegādā munīcija, kā jāapmāca cilvēki, kā lemjam par Ukrainas integrāciju, ieskaitot to, kādu ieroču sistēmu izmanto pret kādiem mērķiem, un tam visam ir jānotiek ļoti ātri. Bet tas notiek tad, ja mēs rīkojamies kopā. Tas nav tik vienkārši kā tikai nākt klajā ar paziņojumiem. Un es domāju, ka jūs pat zināt labāk par to nekā es. Bet mums patiešām ir jāgādā, lai visas šīs daļas būtu sagatavotas, kad tiek pieņemts lēmums, lai uzreiz būtu ietekme un sekas. It īpaši attiecībā uz Krievijas tādu priekšstatu vai par savām spējām kaujas laukām. Tas, ko Putins saka savai tautai, viņam šķiet, ka viņš lēnām šausmīgi uzvar. Viņš šķiet, ka viņš vēl pāris gadus varēs tā turpināt. Un kad viņš sastopas ar Ukrainu, kas ir spējīga cīnīties vēl gadu vai divus, tad viņam nāksies izdarīt ļoti smagas izvēles. Un mūsu darbs ir patiešām to panākt. Ministri, kādi tad par nākamajiem soļiem? Manuprāt, ārlietu ministri tiešām ir tie sliktākie kandidāti, kam uzdot šo jautājumu. Zelenskis prezentē savu uzvaras plānu aizsardzības ministriem. Viņiem vajadzētu vaicāt. Ko es varu teikt ārlietu ministram, domājot par NATO pavadīto laiku, mums kā politikas veidotājiem vajadzētu uzklausīt militāro jomu. Šādā laikā nevajadzētu būt šādai plaisai starp civilajiem un militārajiem līderiem. Mums ir miers NATO, bet de facto NATO strateģiskajā koncepcijā ir skaidri noteikts, ka Krievija ir draudz Eiroatlantiskajai drošībai, draudz sabiedrotajiem, un tā kā de facto ir krīze. Kaut gan krīzes vadības, un tā kā procedūrās mēs to neesam pieņēmuši. Tā kā attiecībā mums ir jāņem vērā, ko saka militārā joma, kāda ir izlūka informācija. Un tas, kā mēs darām Latvijā, vai tas ir tā visās NATO valstīs, man ir grūti pateikt. Bet to, ko es redzēju tajā laikā, kad es strādāju NATO, nav ilūziju. Ne tiem, kas strādā militārajā jomā, ne tiem, kas strādā lēmumu pieņemšanā. Proti nav ilūzija par to, kas mums ir jādara, lai patiešām mēs panāktu šo atturēšanu.
tas ir, šis arī kopējie spēki, mēs sadarbojamies ar apvienoto karalisti, ar Nīderlandi, citiem, Baltijas jūras valstu padome, Krievija ir izslēgta, un mēs arī saprotam, ko tas viss nozīmē Baltijas jūrā, bet tajā ir, protams, daudz vēl lielāks drošības elements. Un mēs, protams, zinām, ko prezidents Makrons ir sacījis, šādas diskusijas ir, bet es negribētu, ka ārlietu ministri per se ir šādā lēmumu pieņemšanā. Mēs tomēr, mums ir miers, un es negribētu turpināt šo diskusiju. Bet, ja mēs runājam par iekšējo pielāgošanos un par zemesardzi, mēs, protams, mācāmies no Ukrainas visā, ko mēs darām, lai saprastu, ko tas nozīmē aizstāvēt savu valsti. Arī savā izlūka informācijā, arī militārajā civilajā arī tas viss tiek ņemts vērā. Un mēs arī Nacionālajās drošības padomē par to runājam. Faktiski mēs patiešām pielāgojamies, piemērojamies, lai mēs izdarītu to, kas mums ir jāizdara. Kad Ukraina kļūs par NATO dalību valsti un kā tas notiks, tas būs, protams, lēmumu pieņemšanas procesi ikvienam no mums. Un tomēr es gribētu, lai tas nepaliek uz papīra, lai rīcība. Lai nav tā, ka ir ļoti daudz, kas sarakstīts uz papīra. Bet es domāju, ka galvenais ir izdarīt to, kas ir jāizdara. 50 sekundes vēl jums. Pavisam īsi. Visa šī koncepcija, ka Putins nonāks tādā neērtā situācijā, es domāju, mums nevajadzētu tam noticēt. Viņš jūtas visai ērti tajā vietā, kur viņš grib būt. Tāds lēns, novājinošs karš. Viņš to visus par to var pārliecināt. Pateikt Ukraiņiem, ka nākamais gads būs vēl mazliet grūtāks Putinam. Jau šis gads, kā Baiba pieminēja, otrs lielākais militārais atbalstītājs bija Ziemeļvalstis un Baltijas valstis. Kā to paskaidrot Ukraiņiem, ja viņi zina, ka Krievijas budžets ir 140 miljārdi? Pat neizliksimies. Mēs ar 3,5 esam lielākie, teiksim, atbalstītāji, un tas ir par 50% mazāk nekā pirmais lielākais atbalstītājs. Mums vajadzētu mainīt savu stratēģisko skatījumu, un mums ir nepieciešama tiešām stratēģijas pārvērtēšana. Pāris varianti. Ko prezidents Makrons sacīja, tā bija vienīgā reize, kad mēs dzirdējām stratēģiskā neskaidrība. To izmantoja attiecībā uz šo karu. Lai izmainītu šos Putina aprēķinus, Lauros sāk par kaut ko komentēt. Viņi ļoti nelaimīgi par situāciju kopumā. Tieši tāpēc, ka Makrons sacīja, ka pēkšņi varbūt, ja viņi ies tālāk, varbūt būs pēkšņi Francijas karēvi Odesā. Ja mēs pasakām, ka nākamajā gadījumā mūsu būs 3 miljārdi, ko mēs dodam Ukrainai, un viņiem ir 140 Krievijai, tur nav nekādas neskaidrības. Ir pilnīgi skaidra aina, ka viņš var turpināt. Kāds teica, ka ir veikti aprēķini par to, cik daudz naudas vajag Ukrainai, lai izmainītu līdzsvaru. Un tam skaitlim vajadzēja mani sabaidīt. Tas bija apmēram 800 miljārdu dolāru. Jā, liela nauda. Bet neizmantojiet šo skaidru, lai sabaidītu mani. Sabaidiet ar to Putinu. Ja mēs varētu pateikt, mūsu ieguldījums Ukrainai būs 800 miljardi, ar to mēs tiksim galā. Eiropa savu daļu, ASV lūksim, Japānu un tā tālāk palūksim visiem partneriem, lai atbalstu Ukrainu, lai Ukraina reāli var uzvarēt šajā karā. Un tā būtu tāda strateģiska neskaidrība, un tad viņa 140 miljārdi, 800 miljārdi no rietumiem, tas tad nozīmē, ka tas aizies ilgtermiņā. Bet tagad, manuprāt, viņa aprēķinos, viņš var mēģināt turpināt. Vēl pāris vārdu. Mēs, protams, arī redzam,
ka mēs redzam pilnīgi jaunu grupu šajā te Baltijas Ziemeļvalstu grupā. Tā nauda, ko mēs tērējam Ukrainā un arī savai aizsardzībai, nu, tā nav vienkārši tāpēc, lai mēs būtu labie sabiedrotie. Mēs vienkārši saprotam šo eksistencionālo apdraudējumu, ar ko mēs sastopamies. Šīs 8 valstis, kas pirmo reizi satiekas geogrāfijas un vērtību dēļ, tagad mēs satiekamies geogrāfijas vērtību un aizsardzības dēļ. Tur mēs esam. Un es domāju, ka mēs redzēsim arī aizvien vairāk kopējas pieejas. Un visbeidzot par to, ko sacīja prezidenta kungs par bailēm no Krievijas un mūsu pieeju Krieviem. Mums tikko mums arī admirāls no Ukrainas kara flotes mums rādīja, kāda ir atšķirība. Un ir šie labība, kas ir caur ANO šiem te nolīgumiem, pa šiem kanāliem izvesti. Tie ir 50% no tā, kas bija pirms kara. To mēs panācām caur izpatiekot Krievijai 50%. Un tad, kad Krievija tika galā ar droniem un vienkārši paša noņēma no sevis šos ierobežojumus, nelūdz atļauju, tagad ir 75%. Un tik daudz viņa nosūta. Es saprotu, ka tas ir vienkārši piemērs, bet es vienkārši parādu, ko daudz var panākt ar ieročiem un cik maz var panākt ar diplomātiju attiecībā uz Krieviju. Mums vairs nav laika, bet pēdējais vēl Karīnai. Pēc šīs paneļa diskusijas, vai jums glāze ir pa pusē tukša vai pa pusē pilna? Nu, paskatīsimies, kāda būs situācija pēc 3,5 nedēļām, un tad es atbildēšu uz šo jautājumu. Es noteikti par to atgādināšu. Es vēl gribētu tikai pateikt, ka tas, ko mēs visi sacījām, mēs runājam par savu drošību un savu aizsardzību. Tas bija kopējais šajā paneļa diskusijā. Kad mēs runājam par Ukrainu, mēs runājam par sevi. Un te mēs ieliekam šo naudu. Un tā ir mūsu prioritāte. Liels paldies! Liels paldies izcilajiem paneļa diskusijas dalībniekiem!